No? Un tur sanāca stāv, ka atkal man, kuram ir uzticama mašīna, ir jāglābj tos, kuriem ir mazāk uzticamas mašīnas. Ej, vlogā pirmajā sērijā es jums rādīju, kā es jaucu ārā vienu ričuku. Šeit rekomendētas ričuks ir. Es viņu aiznesu uz strojku. Apsmērēju viņu ar krāsas noņēmēju. Es to daru strojkā, tāpēc, ka es dzīvoklī to negribu darīt, lai tur viss tur nesniet un tiri piri. Tad viņš nostāvēja visu nakti strojkā un tagad var pēc idejas... Pasties, kā nāk nost. Jā, un tas ir mazais updates šitam vecajam ričukam. Doma ir viņu, bišķi uzfrišināt, nopirkt pāris citas detaļas un lai būtu tāds, kā lai saka, lauka dārgi. Esam apakaļ savā mīļajā strojkā, kur mēs turpinām velo projektu. Ieziedām kārtīgi krāsas noņēmēju un te jau kasīsim nost, skatīsies, kas būs. Šādi te apmēram izskatās rezultāts. Protams, lielumu nost dabūt var. Tās vietas, kur bišķi plānāk to krāsas noņēmēju uzliek, tur viņš baigi neiedarbojas. Ja pašam ir vēlme kaut ko tādu mēģināt, atkarībā kāds mērķis, ja vēlas uztaisīt kaut kādu riktīgi smuku velosipēdu vai arī kaut ko tam līdzīgi, ja tad labāk ir aizvest viņu uz pulveru krāsošanu. Un tad patiešām var kvalitatīvu rezultātu iegūt. Bet ja vēlas tā kā esot palākstīties kaut kādam vecam rāmim, var droši. Galvenais tikai lietot cimdus, jo baigi indīgi tā ir. Rezultāts tāds, šito es vēl kārtīgi nenokasīju. Es vēl drāšu birsti viņam iešu cauri. Tiem mērķiem, kādi man ir šitam ritenim, ir pilnīgi pietiekami. Ideja ir tāda, ja mēs samiksējam sāli, ūdeņraža pārskābi un etiķi, tad mums sanāk kaut kāds šķīdums, kurš baigi tā kā liek metālam rūsēt, un ideja ir tā kā likt visam tam rāmim izstīties norūsējušam. Un ideja ir sekojoša. Paņemam lupatiņu, iemērcēt tajā mūsu šķidrumā, un uzsmērējam uz mūsu likā metāla. Tad pēc idejas tad vajadzētu viņu fiksī oksidēties un norūsēt. Un tad provērst. Eju, ir nākamā diena. Mēs tad veicām vakar visu apstrādi. Viņš tiešām viss tā kā... viņš nav tā kā izrūsējis, bet viņam virsējā kārta tā kā palika tāda nesmuka. Tā kā pa lielam, nebija rezultāts, ko es gaidīju, bet ir kaut kas tajā virzienā. Tā kā pēc tam, nezinu, aptīrīsim viņu, un tad doma ir viņu nopūst ar laku, lai viņš tā kā pa lielam būs gatavs rāmis un to varēs turpināt visu procesu.
Labrīt no rīta. Eita, dois. Give me the night. Give me the night.